Es šodien pārstāvu biedrību Sabiedriskā vides pārvalde Durbe. Šī biedrība ir dibināta tālajos 1998. gadā. Biedrība ir ļoti jau pieredzējusi, var teikt. Tajā laikā tas mērķis bija tāds, kad pavīdēja tāda ziņa, ka ir cilvēki, kas grib privatizēt Durbes ezeru. Un ap Durbes ezeru dzīvojošie iedzīvotāji, aktīvie cilvēki, nolēma dibināt biedrību, lai nepieļautu šo te, un lai ezers paliek pieejams ikvienam vietējās teritorijas iedzīvotājiem. Tā arī tika nodibināta šī biedrība, kas apsaimnieko Durbes ezeru jau 27 gadus. Galvenie mērķi biedrībai ir tad saglabāt ezera ekoloģiskās vērtības un piesaistīt finansējumu dažādu projektu īstenošanai, kas saistīti ar dabas daudzveidības saglabāšanu un atpūtu pie ezera. Biedrībai ir ļoti svarīgi, kad ir atbalsts arī no pašvaldības. Biedrība ir darbojusies roku rokā ar tajā laikā pagastiem ap ezeru esošajiem un pēc tam Durbes novadu jau, un arī tagad ar Dienvidkurzemes novadu. Mums ir laba sadarbība, jo tas ir ļoti būtiski, ka biedrībai ir arī pašvaldības atbalsts un ka viņi necīnās vien pati, jo tomēr arī šī problēma ir tāda globāla, un šīs biedrības darbs ir vērtīgs daudziem iedzīvotājiem, ne tikai ap Durbes ezeru esošajiem iedzīvotājiem, bet arī tālākiem, jo Durbes ezers ir iecienīts gan no makšķerniekiem, un šeit mums tika ieviesta, mēs paši faktiski ieviesām licencēto makšķerēšanu no 2003. gada, izstrādājām saistošos noteikumus, tad nolikumu apstiprinājām visās vajadzīgajās valsts instancēs, un līdz ar to Durbes ezerā ir licencētā makšķerēšana, no kā mēs gūstam daļu ienākumus, daļu aizskaitam valsts kasē, kas ir pēc noteikumiem noteiktais procents, bet pārējais finansējums paliek biedrības lietošanā, ko mēs izmantojam zivju resursu papildināšanai, atkal laižam jaunus zivju krājumus, papildinam ezeru ar līdaku mazuļiem, ar zandartu mazuļiem. Tāpat arī nodrošinam sabiedrisko vides inspekciju ezerā. No biedrības 4 dalībnieki ir izgājuši šīs mācības un ieguvuši sabiedriskā inspektora statusu. Katru gadu 1. maijā Durbes ezerā ir tādi jau tradicionāli svētki, kā līdaku sezonas atklāšana. Tas ir datums, kad var sākt spinningot līdakas. Un tad mums ir tāda dižošanās pie ezera, kad katrs makšķernieks 12. brauc krastā ar laivu un rāda savu guvumu. Mēs sveram, mēram un apbalvojam lielākās līdakas īpašnieku un vāram ugunskura zupu. Tas ir tāds jauks pasākums, kas jau ir tradicionāls biedrībai. Vēl tāda laba lieta, manuprāt, ko mēs esam paveikuši kā biedrība, ir Durbes ezera istabas izveide, kurā mēs patreiz atrodamies. Tā ir tāda telpa, faktiski 2 telpas, kurās dažādos veidos ik viens var iepazīt Durbes ezeru. Šeit ir gan zivju mulāžas Durbes ezerā esošās, gan informatīvs stends, kā Durbes ezers ir veidojies sākot no ledus laikmeta un kas notiek pie Durbes ezera. Tāpat ir ekrānā iespējams skatīt, kādas zivis, kādi augi, kādas dzīvotnes atrodas Durbes ezerā, kādas problēmas ir ezeram, ka tas ir stipri aizaugošs ezers, cik daudz tajā ir sapropels un cik ir dūņus un cik ir palicis ūdens šiem gadiem un kādi ir galvenie iemesli, kāpēc ezers aizaug. Šis viss ir tāds sakoncentrēts šeit gan skolēniem, gan ikvienam interesantam. Tur brauc dažādas grupas un skatās, mācās. Šis arī interjers ir iekārtots ar domu, ka tas apmēram ir kā
kā ezera valstībā, jo te ir gan lēpes pie griestiem, kā lampas izveidotas, gan žalūzijas logiem, gan fototapete pie sienas, kur ir ezers redzams no putnu lidojuma. Un tādas lietas, lai šeit būtu interesanti ikvienam. Un šīs telpas mums ir atvēlējusi arī vietējā pašvaldība. Tas atrodamies Durbas pašā centrā, pagasta pārvaldes bijušās telpās. Un tas pozitīvais ir arī tas, ka šīs telpas ir ikdienā atvērts, un ik viens arī tāpat var ienākt šeit, palūkot, tas speciāli nav jāslēdz ciet vai vaļā. Bet, ja grib tādu jau stāstījumu mazliet, tad sazvanamies un atbrauc un pastāst. Vēl arī organizējam nometnes dažādas interesantas bērniem. Pagājušajā vasarā mums bija laba sadarbība ar Liepājas dabas māju, kur vairākas pilsētas bērnu grupas tika vestas arī uz šeieni. Devāmies uz ezeru, paņēmām banerus ar sugu noteicējiem, gan augu, gan zivju. Un tad ar speciāliem rīkiem no ezera vilkām ārā dažādas dzīvotnes un skatījāmies zem lupas. Bērniem ļoti patika. Ļoti būtiski ir sabiedrības iesaiste kaut kādos dabas procesos un izziņā. Un tāpēc biedrības ir viena no tām formām, kurā var iesaistīties jebkurš sabiedrības pārstāvis un aktīvi paust savu viedokli, arī reālā darbībā kaut ko darīt. Tāpēc arī mūsu biedrības biedri ir tie, kam ir rūpa ezers, kam rūpa zivis ezerā.